Šodien raidījumā transfer faktori imunitātes stiprināšanai. Lai gan ir vasara, kā vērojam, cilvēki arvien vairāk slimo ar dažādām vīrusu izraisītām saslimšanām. Ārsti izraksta tabletes, bet tā jau ir cīņa ar sekām, kam par iemeslu ir nepareizi funkcionējoša imūnā sistēma. Vasarā, vairāk varētu izpausties infekcijas tiem cilvēkiem, kuriem varbūt tiešām ir tās problēmas ar imūno sistēmu. Ja? Un kādā veidā tad varētu izpausties šīs problēmas, ja mums ir vāja imūna atbilde. Ja? Tad tādi cilvēki pamatā biežāk slimo ar augšiem elpošanas ceļu slimībām. Tas nozīmē to, ka bez iemesla, mēs neesam pārsaluši, mēs neesam pārkarsuši, mums var rasties iesnas, ja? Varbūt vidusauss iekaisumi, deguna blakusdobumu iekaisumi, bronhīti, plaušu karsoņi, herpes, tā sauktās tautā augstuma pumpas. Ja. Pamatā šie ir tie faktori, ja, kas veicina šīs infekcijas izpaušanos. Lai cilvēka organisms būtu vesels, spētu laicīgi tikt galā ar infekciju radītajām izpausmēm, kalpo mūsu imūnā atbildes sistēma. Imūnsistēma kontrolē daudz orgānu un sistēmu darbību. Tā kā jebkura imūnsistēmas posma traucējumi vai deficīts izraisa imūnsistēmas nepietiekamību. Tad imūndeficīts ir primārs, tas nozīmē to, ka viņš veidojas jau ģenētiski mums dzīves pirmajā attīstības posmā, mātes miesās, un varbūt sekundārs šis imūndeficīts, kas veidojas vēlākā dzīves posmā citu saslimšanu rezultātā. Protams, es varbūt tās te neminēju, ka arī apkārtējā vide, arī tātad, ko mēs elpojam, ko mēs ēdam, viss šī te apkārtējā situācija arī tātad ietekmē mūsu organismu atbildes reakciju, un ja mums ir kaut kāds jau, posms vājš, ja, tad šādas te ietekmi var pastiprināt, ja, šīs te izmaiņas, kas jau mūsu organismā vai slimības rezultātā, vai, dzīves laikā ir veidojušies dažādi šo te ārējo faktoru ietekmē. Transfer faktori palīdzēs sakārtot imunās sistēmas darbību ikvienā vecumā, līdz ar to izvairīsieties no vīrusu saslimšanām, vai arī tie jums stipri atvieglos infekcijas radītās izpausmes. Transfer faktori ir absolūti drošas vielas un neizraisa nekādas blakus parādības. Tā kā transfer faktori nav katrai sugai specifiski, tie var nodot imunitāti cilvēkiem pat tajā gadījumā, ja to izcelsmes avots ir cita zīdītāju suga. Tie gatavoti no govs pirmpiena. Lāse pirmpiena kapsulā un veselība visam mūžam.